Jā, paldies un sveicināti. Ir jāsaka diezgan grūti runāt pēc tik iedvesmojošas ministra runas. Un jāsaka, kad atskatoties arī uz Ķekavas apvedceļu, es varu teikt tā. Ja nebūtu finanšu ministrs, kurš iestājās par ideju, šī projekta nebūtu. Šī projekta vienkārši nebūtu, jo skeptiķu un dažādu citu viedokļu ir ļoti daudz. Un mums bija procesa gaitā jāpārvar dažādi arī mūsu pašu radīti šķēršļi šai procesā. Es domāju, ka nav pareizi, ka katrā projekta solī tev ir vēlreiz jāpamato, kāpēc tas projekts ir publiskās privātās partnerības projekts. Es domāju, ka nav pareizi, ka slēdzot jau partnerības līgumu, kad bankas jau ir teikušas, jā, visi ir gatavi noslēgt līgumu, pildspalvas ir karstas, vēl kāds prasa, bet tu pierādi tomēr, ka tas ir lētāk kā tradicionālā būvniecība. Mēs neesam pieraduši domāt par riskiem. Un riskam ir cena, un riskam ir gadījums. Un man prieks, ka šeit es redzēju veselības ministrijas kolēģis. Ātrāk par Ķekavas apvedceļu sāka celt Stradiņu slimnīcu. Klasiskā, tradicionālā, pareizā iepirkumā, tā kā mēs visi esam sapratuši. Kaut kas aizgāja greizi, riski iestājās. Publiskā privātā partnerība ir laba no tā viedokļa, ka mēs tos riskus nododam. Būvniecības uzņēmums izvērtē ne tikai valsts ceļu speciālisti iepirkuma procesā, bet viņiem ir jābūt tādiem, kas aizies pie tiem finansētājiem. Un kam finansētāji teiks, jā, šiem mēs aizdosim. Bet šos mēs arī uzraudzīsim. Šiem mēs arī sekosim līdz tam projektam. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski. Jo dienas beigās nav pieejamības, nav maksājuma, problēmas pēc būtības ir privātā sektora pusē. Jā, protams, dažādi apstākļi var iestāties, un arī Ķekavas apvedceļa gadījumā dažādi iestājās. Tomēr es esmu cieši pārliecināts, un man arī ir prieks, Reini, ka tāpēc es domāju, ka arī šeit ir aizvien vairāk cilvēku PPP konferencēs, kas nozīmē to, ka mēs kopumā ticam, ka to var izdarīt, un mēs uz to arī virzamies. Un es tiešām ļoti ceru, ka tas Ķekavas apvedceļa projekts, ko daudzi saka, ka tas ir tas icebreaking projekts, ka tas nebūs tikai vienreizējs ledus, kas ir kaut kādas kļūdas pēc salūzes, bet tiešām būs arī nākamie projekti, jo tiešām iestrādes ir. Un ir projekti arī, kas man personīgi šķiet ļoti, ļoti, ļoti svarīgi Latvijas attīstībai. Jā, es sākšu varbūt nedaudz par Ķekavas apvedceļu. Daudzi jau šo ir dzirdējuši, bet tā kā ir daudz arī citu klausītāji un skatītāji, tad vēlreiz, Ķekavas apvedceļš 2016. gads. Mūždienīgs sastrēgums pie Tirdzniecības centrā 7. Jāatzīst, šobrīd tur nedaudz arī mums ir līdzīgs, bet tomēr katru rītu ceļoties es dzirdēju rādio ziņas, kad sastrēgums jau ir tur 2 vai 3 kilometri, 17,000 mašīnas dienā tajā laikā. Un skaidrs, ka tā intensitāte ir izsmelta. Vienīgais ceļš, kas iet ārā no Rīgas, kur ir 2 joslas, pamata mūsu virziens uz Eiropu šobrīd. Skaidrs, ka tā sabiedrības vajadzība un arī sapratne par to, ka tas projekts ir vajadzīgs, ir pietiekami liela. Vēlreiz tad faktiski šis ir
projektē, būvē un finansē un uztura līgums. Mēs noslēdzām līgumu 21. gada 16. jūlijā, pabeidzām 30. septembrī, pabeidzām oktobrī, nedēļu pirms termiņa, tā kā faktiski tas bija projekts, kas bija piegādāts laikā. Līdz 43. gadam vēl mums ir pieejamības periods, kas ir svarīgi, jo šeit, kad arī pārējiem attīstītājiem jāapzinās, ka mums Finanšu ministrija tos projekts atbalstīs tad, ja tie būs ārpus bilances projekti. Ja tas ir bilances projekts, tas ir deficīta projekts, un attiecīgi tad jau zūd daļa no tām priekšrocībām. Bet, lai projekts būtu ārpus bilances projekts, tas nozīmē arī noteiktu risku pārnes privātajiem partneriem. Jā, kā tad mums gāja Ķekavas projektā? Tad faktiski sākās diskusijas par nepieciešamību, un pirmais ministra kabineta rīkojums bija 16. gada martā, ko arī mēs saucam par tādu formālo projekta starta brīdi. Paralēli mēs veicām un gadu vēlāk pabeidzām ietekmes uz vidi novērtējumu. Un sākām arī 17. gadā faktiski strādāt pie iepirkuma dokumentācijas, partnerības līguma. Arī to mēs darījām kopā ar Eiropas PPP ekspertīzes centra kolēģiem. Tā kā tad mums bija gana lielas bažas, vai vispār ir iespējams līgumu strukturēt tā, ka tas atbilst ārpus bilances prasībām. Mums Finanšu ministrijas kolēģi pieprasīja arī, lai mēs ex-ante saņemam arī pirms izsludināšanas faktiski līguma projektam, jau saņemam Eurostat atzinumu. Un attiecīgi šai periodē mēs arī vienojāmies ar Eiropas Investīciju banku un Ziemeļinvestīciju banku par projektu potenciālo finansēšanu. Un tā faktiski 18. gada nogalē mēs izsludinājām iepirkumu, un iepirkums sastāv no 3 daļām. Pirmā ir kvalifikācijas kārta, kur mēs atlasījām visus tos pretendentus, kuru pieredze, kompetence un spējas atbilst mūsu izraudzītajām prasībām. Tie bija 4 pretendenti, faktiski no 5, kas iesniedz 4 kvalificējās. 5. jāsaka, iesniedz tik vien kā savu gada pārskatu ārpus Eiropas Savienības. Liela kompānija, tur nebija neviena kvalifikācija apliecinoša dokumenta, bet faktiski visi pārējie, kas iesniedz, arī kvalificējās. Tālāk pirmo piedāvājumu bija iesniedza vairs tikai 2 pretendenti. Respektīvi 2 pretendenti, acīm redzami, izvērtēja, ka tomēr tā ieguldīšanās dokumentācijas sagatavošanā ir varbūt pārāk liela, pārāk sarežģīta, pretēji tai varbūtībai, ko viņi redzēja, ka viņi to līgumu varētu arī iegūt. Un mēs saņēmām 2 sākotnējās piedāvājumus, un ar katru no šiem pretendentiem attiecīgi gan par tehnisko piedāvājumu sadaļu, gan līgumu notika sarunas. Katram pretendentam tika atvēlētas 30 stundas sarunām, tā kā faktiski mēs sarunu telpā pavadījām kopumā 60 stundas. Kas ir svarīgi šais sarunās? Un tas ir arī aicinājums varbūt citiem publiskajiem partneriem. Ir jāsaprot, ka sarunās būs jāpieņem pietiekami sarežģīti un komplicēti lēmumi. Piekam lēmumi, kas ir arī tāda iestādes stratēģijas vai vadības līmeņa lēmumi. Līdz ar to es gribu teikt, ka un šajā gadījumā es pats arī biju iepirkuma komisijas priekšsēdētājs un pats arī vadīju sarunas, bet es domāju, ka nebūtu prātīgi paļauties uz to, ka uztaisīt pēc iespējas zemāka līmeņa iepirkuma komisiju, un tad jau visi tur paši visu atrisinās, un dienas beigās sanāks tā, ka mēs nepiekāpjamies nekam un nesaņemam nevienu piedāvājumu. Tā kā šis ir process, faktiski pirmais solis procesā, kas ir publiskā un privātā partnerība, nozīmē to partnerību pēc būtības sākt ar pieeju līgumam, lai atrastu sabalansētu, godīgu
savstarpējās sadarbības mehānismu, kas joprojām atbilst ārpus bilances uzskaitai. Jo ticiet man, tajā brīdī tie pretendenti to vien tik centīsies, kā to līgumu riskus tā pa vienam, pa pusītei, pa trešdaļai krāmēt atpakaļ publiskā partnera pusē. Un otrai pusē tie advokāti un juristi būs visticamāk 177 reizes labāk apmaksāti mūsu gadījumā. Tie bija arī piesaistītas Latvijas komandas, bet kopumā tie vadošie juristi bija ļoti, ļoti lielas Eiropas kompānijas. Tā kā faktiski mums ir vajadzīga iepirkuma komisija, kas spēj diskutēt ar Francijā, Beļģijā, Holandē bāzētiem juristu kantoriem. Tāpēc juridiskais un finanšu atbalsts ir ļoti svarīgs, lai mums blakus būtu atbilstoši finanšu, ekonomiskie un juridiskie konsultanti. Jo, lai arī cik mēs, varbūt katrs šķiet, ka mēs to savu jomu noteikti zinām, ticiet man arī izejot cauri vēlreiz visam tam procesam, ja jūs man prasītu, vai es tiešām zinu katru to Exceļa ailītē, kas un kāpēc tur ir rakstīts un kāpēc tās ir tādas nianses. To mēs nevaram prasīt no ikdienas mūsu darbiniekiem. Tā kā ir svarīgi, lai tas atbalsts būtu un tiktu nodrošināts piekam tāds, kas tiešām ir līdzvērtīgs tiem, kas stāvēs jums pretī. Un faktiski tātad iepirkumu mēs pabeidzām 2020. gadā ar vēl pietiekami sarežģītām sarunām ar finansētājiem. Tad pēc uzvarētāja paziņošanas mums seko sarunas ar finansētājiem, jeb tā saucamais finansētāju due diligence. Jo lielie finansētāji, Eiropas Investīcija banka, Ziemeļa Investīcija banka, Eiropas, faktiski ļoti skaidri pasaka, ka viņi netērēs savu laiku ar 3 vai 5 potenciāliem pretendentiem. Viņi runās ar to vienu, ko mēs būsim izvēlējušies. Protams, kad piedāvājuma sagatavošanas gaitā katra no šīm bankām ir iedevusi arī savus termšītus un tie nosacījumi, kas tiek izmantoti, ir zināmi, bet tās sarunas par aizdevumu detalizēti. Tā skaitā arī Latvijas likumdošanas due diligence. Mēs ļoti daudz laika pavadījām sarunās ar finansētājiem, skaidrojot dažādus Latvijas civilprocesa aspektus, jo īpaši starptautiskajiem aizdevējiem nesaprotamus, piemēram, par to, ka izrādās, ka ieķīlātai naudas plūsmai tomēr tiesu izpildītājs vai maksātnespējas administrators kaut kādā veidā var tikt klāt. Ja? Šādi jautājumi arī tiek apskatīti un tie var būt dealbreakeri. Man ir žēl, ka mani kolēģi no Tieslietu ministrijas, diemžēl tā arī nav uzklausījuši šo jautājumu, tomēr atrisinājuši. Jo PPP projekti ir projekti, kur vienīgais nodrošinājums ir nākotnes naudas plūsma. Aizdevējiem ir jābūt drošiem, ka naudas plūsmu viņi varēs iegūt attiecīgi tad, ja tajā projektā kaut kas iet greizi. Faktiski, pa starpu mēs dabūjām negatīvu Eurostat atzinumu vēl pilnai laimei. Pēc finansētāju prasībām, ne privātā partnera prasībām. Tad finansētāji mēneša laikā saprata, ka varbūt tā vītne ir pārgriezta. Mēs atlikām atpakaļ noteiktas sadaļas. Un tad saņēmām pozitīvu atzinumu. Faktiski tas tad noslēdzām līgumu 21. gadā. Tā kā faktiski no konkursa izsludināšanas līdz līgumam mūsu gadījumā bija 2,5 gadi. Ar šodienas acīm raugoties visticamāk varētu kaut kādas lietas darīt ātrāk. Tas pats, mēs 2 reizes gājām uz Eurostatu. Tagad ar Finanšu ministriju esam vienojušies, ka tagad ejam 1 reizi uz Eurostatu. Tas tomēr arī būtisks solis. Šobrīd mums ir daudz lielāka pārliecība arī par sevi, par to, ka mūsu līgums ir bankable un mums nebūs vairs jāklausas. Savā ziņā tāds varbūt blefs no potenciāliem privātajiem partneriem attiecībā uz to, ka
šis līgums nav bankable, te vajag pamainīt vēl to un to, mēs zinām, kā tas strādā. Ticiet man, šādi sākās tās trešdaļas un mazie solīši, lai mēs aizietu tajā bilances stāsta virzienā. Jā, faktiski neskatoties uz Covidu un neskatoties uz karu Ukrainā, mēs pabeidzām projektu pirms termiņa. Jā, arī mums bija izaicinājumi gan attiecībā uz sadārdzinājumu, gan attiecībā uz citām lietām, bet faktiski ar privāto partneri par kompensāciju, kāda būtu kompensējama ārkārtas cenu pieauguma ietvaros, mēs runājām faktiski tad, kad būvniecība jau bija beigta. Un tas bija arī viens no finansētāju uzstādījumiem. Pabeigsim un tad diskutēsim par papildus lietām. Tā kā šis arī tāds būtisks aspekts, kas jāņem vērā ir. Jā, es neieskavēšos varbūt pie tiem raksturojošiem rādītājiem, cik ko mēs esam uzbūvējuši. Jūs varat braukt, redzēt un droši vien spriest par to, kāpēc mēs tās 4 joslas neizbūvējām vēl tur tālāk. Tas bija ietekmes uz vidu novērtējuma risinājums, un toreiz bija vēl ilūzijas par to, kad paralēli Rail Baltica trasē mēs būvēsim faktiski Via Baltica citā vietā, līdz to mēs neredzējām lielāku jēgu tam posmam, kas ir no Rīgas apvadceļa tālāk Bauskas virzienā, bet mums ir plāns, kā mēs varētu varbūt pat esošā līguma ietvaros varbūt likt klāt tās 2 joslas, lai tas mums veidotu tādu raitāku ceļu virzienā uz nākamo mūsu projektu. Jā, tas ir tas, kā tas izskatās šodien. Man jāsaka paldies arī privātiem partneriem. Piemēram, mēs neprasījām tik skaistu gājēju tiltu, un tas ir privātā partnera ieguldījums, jo viņi gribēja, lai ir kaut kas, kur atcipiesiet. Jā, un kā tad mums iet arī faktiski? Ir jau 2 gadi ar ikdienas uzturēšanu un monitoringu. Jā, tad faktiski ceļam tiek nodrošināts nepārtraukts monitorings. Saskaņā ar līgumu reakcijas ātrums ir 15 minūtes. Un man ir patīkami redzēt, tik to kā parasti neviens ceļus neslavē. Bet es esmu redzējis video, kas saka, ka es pat nepaspēju apstāties. Nezinu, cilvēkam tur auto bija salūzis vai kas, kad man jau piebrauca klāt un prasīja, vai man nav vajadzīga palīdzība un tam līdzīgi. Manuprāt, tas ir servis, ko iedzīvotāji ir pelnījuši uz 4 joslu ātrgaitas ceļu. Jā, publiskais partners veids pārbaudas, gan izlases kārtā pārbaudam, gan tādas rutīnas pārbaudas, bet faktiski katrs ceļa metrs ir nosakts arī ar video kamerām, līdz to mēs ļoti operatīvi varam reaģēt uz jebkurām lietām. Jā, projekts ir uzprojektēts, uzbūvēts atbilstoši standartiem, tomēr mums ir risinājumi, kur mēs redzam, ka varbūt būtu jāpaprecizē. Varbūt arī tās plūsmas modelēšanas, kā tas bija vēlāk izrādījās, ka ir citādas. Jo, kaut vai viens piemērs, mēs bijām plānojuši, ka tomēr tranzīta satiksme lielā mērā tiem, kam ir jābrauc no Viļņas uz Tallinu, tomēr brauks pa veco P37 pa taisno uz Ķekavas apli, ja tā var teikt, un neizmantos apvadceļu, kas ir iebraukšanai Rīgā. Tomēr realitāte ir tāda, ka tranzīta satiksme brauc līdz Rīgas apvadceļam un tad griežās uz apvadceļam. Tur ir tādi 2 apļi, kas bija mazākai satiksmei paredzēti, un tie ir izaicinājums lielākam transportam. Jā, gājēju velosipēdistu ceļam seguma maiņu veicām, un arī ceļu horizontāliem marķējumi. Tur ir atsevišķi izaicinājumi, ar ko mums ir jāsaskars. Te ir viena lieta, es speciāli lūdzu kolēģiem, lai ieliek šo grafiku. Ko šis grafiks parāda? Šis grafiks parāda to, ka satiksmes intensitāte, skaitot kopā Ķekavas apvadceļu un to ceļu, kas iet joprojām caur Ķekavu,
ir aptuveni par 20% lielāka nekā tā bija pirms tam un neatspoguļo vidējo pieaugumu citos posmos. Faktiski tas nozīmē to, ka ir mainījušies cilvēku paradumi, un cilvēki, kas kādreiz nebrauca pa šo virzienu, izvēlās dēļ šī ceļa citus virzienus. Piemēram, cilvēki no Jēkabpils, kam ir jānokļūst Pārdaugavā, viņi nebrauc vairs tradicionāli pa Kokneses ceļu un tad caur visai Rīgai. Viņi brauc pa otru pusi Daugavai, skaistu sataisītu ceļu gar Daugavu, tālāk Rīgas apvedceļš un pa Ķekavas apvedceļu iekšā, un tas viņiem ir raitāk nekā braukt tradicionāls maršruts. Tas pats ir arī ar Lielvārdi, Ķegumu un visiem šiem virzieniem. Tas nozīmē, ka tas projekts maina mūsu ikdienas paradumus. Jā, tam ir arī blakne, izveidojot ātru Ķekavas apvedceļu. Diemžēl tranzīts, kam būtu jābrauc pa Rīgu pa lēnu, nedrošu un bīstamu Rīgas apvedceļu, šobrīd brauc Rīgā. Tālāk brauc pa Dienvidu tiltu, gar Ikea un tālāk ārā uz Baltazaru. Līdz ar to faktiski mēs esam panākuši ar savā ziņā blakni tam visam, ka transports, kam nav jābūt Rīgā, diemžēl atrodas Rīgā. Tieši tāpēc ir vajadzīgs mums primāri ātrs un drošs Rīgas apvedceļš. Jā, kas tad ir mūsu nākamie posmi? Tātad faktiski mēs runājam par publisko-privāto partnerību, izbūvējot, es teiktu, jaunu A7, jeb jaunu 4 joslu ātrgaitas ceļu Lietuvas virzienā. Tas projekts ir sadalīts vairākos posmos. Ja A ir Ķekavas apvedceļa beigas, tad AB posms ir esošā A7 paplašināšana uz 4 joslu ceļu, bet pa lielam tai pašā trasē, kur tas atrodas. BC un CD ir Iecavas un Bauskas apvedceļi attiecīgi, un tas ir jau jauna trase, kas ies paralēli Rail Baltica posmam, un tad mums faktiski paliktu apmēram 12 km savienot ar Lietuvas robežu, lai, es domāju, ka mums jāuzstāda būtu sev mērķis. Lietuvas ministrija ir pat prezentējusi plānus, ka 2033. 34. gadā līdz Latvijas robežai ir 4 joslas ātrgaitas ceļa. Es domāju, ka mums tas tāds pašcieņas jautājums Rīgu savienot ar pārējo Eiropu pa drošu ātrgaitas ceļu. Un tā ir arī valsts ceļu ambīcija. Es personīgi par to cīnīšos, jo es ticu, ka Latvijas sabiedrībai, iedzīvotājiem, ekonomikai tas viss ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, un to projektu mēs esam sadalījuši 2 kārtās. Varbūt kāpēc? Tāpēc, ka kopumā tas investīciju apjoms ir aptuveni 500 miljonu eiro, kas nozīmē līguma vērtību jau miljards vai nedaudz virs miljarda. Varbūt tad, kad mēs diskutējām ar Finanšu ministriju, tad mums nebija varbūt tā ambīcija vēl tādā līmenī, kā Finanšu ministrs šodien teica. Es domāju, šodien mēs to visu realizētu kā vienā piegājienā. Bet faktiski tika pieņemts valdības lēmums sākt ar posmu CD, kas ir Bauskas apvedceļš. Tas ir posms ar vislielāko IRR koeficientu, respektīvi posms, kur ir vislielākā investīciju atdeve, jo tur ir, pirmkārt, tas ir taisnāks posms, arī ģeogrāfiski jūs redzat, un otrām kārtām, tā ir Bauska ar visām tām niansēm par UNESCO kultūras mantojumu un visu to. Un es Bauskas iedzīvotājiem apsolījos, ka 30. gads ir tas, kad mums vajadzētu jau braukt pa jaunu ceļu. Un tā būs pirmā kārta, un otrā kārta būs Iecavas apvedceļš, ko mēs tagad domājam realizēt vienā piegājienā, kas ir viss AC posms. Tad, ja mēs pieliktu vēl to mazo daļu no Ķekavas apvedceļa, vēl piebūvētu vienu braukšanas virzienu klāt, tad faktiski viss posms jau te līdz Lietuvas robežai mums būtu drošs, foršs, skaists ātrgaitas ceļš. Tātad kopumā 19 km, kā redzam, 14 km jauna 4 joslu ceļa.
Tie sarkanie posmi, tās ir savienojums ar esošo A7 šoseju, un sākotnēji cilvēkiem būs jābrauc tātad līdz tam sarkanajam, tad pa sarkano un pa jauno apvedceļu tālāk Lietuvas virzienā, un otrs sarkanais ir ievads Bauskā. Tā arī divi līmeņu mezgli, apaļveida krustojumi, tilts pār Mēmeli, jauns 4 joslu autoceļam. Tā kā projekts ir pietiekami ambiciozs. Tas Kapeks ir aptuveni tāds pats kā Ķekavai, varbūt nedaudz lielāks. Mēs reiķinam aptuveni 130 līdz 150 miljoni kapitāla ieguldījumi tur būtu. Mēs plānojam iepirkumu uzsākt nākamā gada 1. ceturksnī. Jau šobrīd mēs esam veikuši visas sarunas ar potenciāliem investoriem. Pagājušā nedēļa beidzām. Jāsaka, mums investoru dienās bija aptuveni 2 reizes vairāk interesantu nekā mēs bijām plānojuši. 17 vai 18 starptautiskas kompānijas izrādīja interesi. Tā kā realizējot to vienu projektu, arī tā skepse ārvalstu investoros ir būtiski mazāka. Mēs esam pierādījuši kopumā, ka Latvija ir vieta, kur var realizēt publiskās un privātās partnerības projektus. Daži tehniskie dati, un kā es minēju, tad pieejamības maksājums līdz to kopumā varētu būt robežās no 13 līdz 14,5 miljoniem eiro gadā. Kur mēs esam šobrīd, kā es minēju, esam pabeiguši dažādus iepirkumus jau ar mūsu konsultantiem. Esam vienojušies arī ar Eiropas Investīciju banku un Ziemeļu Investīciju banku par projektu finansēšanu, un esam noturējuši investoru dienas 2, un esam gatavi lekt iekšā jaunā projektā. Te vēlreiz par to pašu. Šobrīd arī zemju atsevināšana paralēli mums iet. Tas varbūt arī tāds atšķirība no Ķekavas apvedceļa, kur mēs mēģinājām nopirkt visus zemes gabalus un tikai tad sākt iepirkuma procedūru. Šobrīd mēs virzamies paralēli. Apzinoties to, ka arī kāds zemes gabals varbūt mums nebūs nopirkts, tad tā kā šis arī ir nacionālā interešu objekts, tad mums ir tas servitūtu regulējums, kurus mums ļauj tomēr tad sākt projektēt un būvēt arī pirms zemes atsevināšanas. Un tad secīgi nākamais posms, kas ir Iecavas apvedceļš, tas ir divreiz garāks, kādu pusotru reizi dārgāks. Jau daudz vairāk dažādu šķērsojumu, pārvadu un tam līdzīgi. Un šo projektu droši vien mēs tik līdz uzliksim uz sliedēm iepirkumu šim procesam, tā mēs iesim uz valdību ar atļauju, lai sāktu arī nākamo. Protams, mums arī ir jāapzinās, ka mums tā komanda nav bezizmēra, un tiem 2,5–3 cilvēkiem, kas specializējas šai jomā, viņiem ir tās slodzes mums ir jāsadala tā, lai nesanāk, ka mēs, piemēram, sarunas vedam paralēli un kaut kas cits ir jādara. Jo tad, kad ir sarunas ar pretendentiem, tad īsti nekam citam vairs laiks neatliek. Tad faktiski mēs domājam aiznākamā gadā iet ar ziņojumu, bet es pieļauju, ka tas varētu būt arī ātrāk. Un tad aptuveni tas 33., 34. gads arī būtu tad laiks, kad mēs pabeigtu šo projektu. Varbūt retoriski pāris vēlreiz mūsu atziņas. Tas nav ātrs process, par to ir jārēķinās. Mēs esam mācījušies daudz jaunas zināšanas ieguvuši, tāpat laikā arī pārliecinājušies par to, ka Reinis prasīja, ka jums jau tagad vienkāršāk, ka tagad nākamais projekts virzaties priekšu, bet nē, ir lietas, kas objektīvi, ko dzīve liek mainīt. Es jau teicu, ir pilnīgi skaidrs, ka karš trešajās valstīs noteikti ir jāvērtē kā
kā minimums, kā force majeure apstākļus, un tas jau varētu būt finansētāji jau kaut kāds sarkanais karoks. Noteikti ir jādomā, ko darīt ārkārtas situācijā. Ja cenas pieaug ārkārt, piemēram, virs 10% būvniecības cenas gadā, iespējams, ka tad risks ir dalāms. Un plus ir ļoti daudz lietas arī sākot un piemērojot dažādas procedurālos aspektus, kuru līgumā ir desmitiem, ja ne simtiem. Ir lietas, kas strādā, un ir lietas, varbūt, tā, kā mēs rakstījām, tās vairāk šķita teorētiskas, un mēs redzam, kad ir precizējumi. Tirgus gatavība, es teiktu, šobrīd ir pietiekami liela, un man īsti nav šaubu, ka mums būs pietiekams pretendentu loks, no kā izvēlēties. Un mēs esam, protams, realizējot šo projektu, parādījuši, ka to var izdarīt, un viens ir tā sajūta ārvalstu investoros, bet man šķiet vēl svarīgāk tā sajūta arī valsts pārvaldē, un tais valsts pārvaldes skeptiķos, kas tomēr arī redz, ka tas var strādāt, un varbūt mums vairs uz tiem jautājumiem, uz ko mums bija jāatbild, varbūt otrais mums tos neprasīs. Un te vēl 2 gadu laikā no Ķekavas apvedceļa izbūves mēs redzam, cik jauni teritoriju un detālu plānojumi ir ierosināti, kas nozīmē, ka tā teritorija arī iegūst jaunu sparu, un tur notiek jauna attīstība, īpašuma vērtības aug. Tas, kas cilvēki jau to attālumu bieži vien mēra laikā. Ja no Ķekavas centra mēs līdz Rīgas centram varam atbraukt 15 minūtēs, tas ir būtiski ātrāk, kā es no savas Pārdaugavas. Un tas arī ir jāņem vērā. Kas tad ir tās mūsu atziņas? Laika ietaupījums salīdzinot ar projekta īstenošanu secīga iepirkuma veidā. Mūsuprāt, mēs uzbūvējam to ātrāk nekā, ja mēs būtu arī secīgi to visu darījuši. Man pat bail iedomāties, ja mēs projektu būtu uzsākuši Covid laikā un pa starpa būtu 22. gada visa krīze. Un te ir ļoti daudz, ne tikai bitumēna, kas bija saistīts ar naftas cenu, bet arī daudz metāla. Un metāla cena tajā laikā pieauga būtiski. Varbūt arī mums būtu šobrīd kaut kāds objekts, kas būtu daļai pabeigts. Tā kā tas ir būtiski. Tāpēc ir svarīgi, ka privātais partneris uzņemas atbildību par tā projekta realizēšanu laikā, termiņā un cenā, un arī par uzturēšanu. Bet tomēr man jāsaka, ka PPP mums nevajag arī noteikti aiziet otrā grāvī. Un es arī Tirzniecības rūpniecības kameras kolēģiem teicu, ka reizēm tā doma, ka jebko mēs realizēsim tagad kā publisko-privātā partnerība, tas arī varētu būt nepareizs ceļš. Tomēr projektiem būtu jābūt pietiekami lieliem, pietiekami labi formulētiem, tai sabiedrības vajadzībai būtu jābūt pietiekami skaidrai, lai to realizētu. Risku sadales vairāk kārt esmu runājis, bet arī tad, kad bija jātaisa finanšu ekonomiski aprēķini, es uz tiem riskiem arī skatījos ļoti teorētiski. Tad, kad ir realitātē diskutē un saprot, ko tas nozīmē, tad tas ir nedaudz citādāk. Finansējuma pieejamība jau ir jautājums par finansējuma izmaksām. Tātad Ķekavas apvedceļa gadījumā mēs bijām ļoti veiksmīgi attiecībā uz taimingu. Ķekavas apvedceļš bija nofinansēts un ir nofinansēts par fiksētu likmi 23 gadu periodā, ja nemaldos 1,45. Kur kāsas pārvaldnieks man teica, ka mēs aizņēmāmies par likmi, kas ir likme, ko aizņemās arī budžeta finansēšanai. Tā kā ļoti laba likme, kas nozīmē, ka aizdevēji šo projektu ir vērtējuši tādā default līmenī, tādā pat kā ja defaultētu Latvijas valsts.
Bet tas nozīmē arī, kad viņi prasa, lai savam komfortam viņi arī grib justies pietiekami komfortabli. Jā, un par riskiem ir jāmaksā. Tas ir jāsaprot. Mēs šobrīd maksājam par to, ka ceļš tiek atbilstoši uzturēts, daudz vairāk pieskatīts, kā varbūt cits ikdienas ceļa posms valsts ceļu tīklā. Tas tā ir, ar to ir jārēķinās, bet kopumā, kā es saku, tad šis ir ceļš, kuru mums atdos atpakaļ pēc 20 gadiem, pēc ceļa kapitālā remonta faktiski, un iedodot vēl tam 5 gadu garantiju. Tā kā faktiski mēs esam nopirkuši tādu dzīves ciklu šim ceļa posmam, un pēc 20 gadiem mēs saņemsim atpakaļ ceļu ar jaunu garantiju, tāpat kā jebkuram pārbūvētam valsts autoceļu posmam. Jā, tāpēc tie atpakaļ nodošanas nosacījumi arī, lai arī šobrīd šķiet ļoti tāli, ir īstenībā pietiekami svarīgi. Jā, es jau stundām te varētu runāt. Paldies, Mārtiņ, paldies. Tomēr, ja ir kāds jautājums klātienē, lūdzu, dodiet zīmi, celiet roku. Man ienāca viens tāds lūgums, varbūt kaut kā ieskicēt izaicinājumus, kas ir publiskajam partnerim tieši līguma izpildes uzraudzībā. Ļoti vienkārši. Tātad līgumam ir mūsu gadījumā leģendārais 4. pielikums, kur es nepārspīlēju kādas 40 lapas puses. Ar katru neatbilstības gadījumu, un tas ir tas, ko ministrs teica attiecībā uz būves ilgtspēju. Respektīvi, katra iespējamā neatbilstība ir aprakstīta, un ne tikai aprakstīta, bet tam ir iedota arī monetāra vērtība. Respektīvi, ja mēs sakam, ka ceļa zemes nodalījuma josla, jeb grāvi ir jāizpļauj reizi gadā, un tad mēs arī pasakām, tas reizi gadā nozīmē līdz tādam un tādam datumam, un tad mēs arī pasakām, ja tajā un tajā datumā tas nav izdarīts, tad pieejamības maksājums tiek samazināts par tādu un tādu summu. Un tas ir tikai piemērs. Uz ceļa notiek avārijas. Un tā nav privātā partnera vaina. Infrastruktūra ir apdrošināta, notiek avārija. Avārijai sekas var būt bojātas barjeras, bojāti citi infrastruktūras elementi. Attiecīgi ir noteikts laiks, cik ilgā laikā šī infrastruktūra ir jāatjauno, un ja tas nenotiek, tad ir attiecīgi paredzētas sankcijas. Pie kam vēl svarīgi ir uzsvērt, kad lai līgums būtu ārpus bilances, nepietiek tikai ar to, ka mēs deklaratīvi pasakām, ka mēs šo risku nododam privātajiem partneriem. Lai līgums būtu ārpus bilances, riskam ir jābūt nodotam pēc būtības. Un pēc būtības tas nozīmē to, ka sankcijai par darba nedarīšanu ir jābūt lielākai kā darba veikšanas izmaksām. Respektīvi, tad ir tiešām motivācija, jo pateikt, tev ir jāizpļauj zāle, bet ja tev ir sots 5 eiro par to, tā nav motivācija. Un katram no šiem gadījumiem attiecīgi ir jāsako līdzi, un faktiski Dace, tepat otrā rindā sēdošai mani kolēģi, ir tā, kas katru dienu faktiski seko tam projektam līdzi. Attiecīgi tādas lielas neatbilstības mums nav bijušas, bet dažādi sīkumiņi ir bijuši. Tās pati apstāšanās un reaģēšana 15 minūšu laikā. Protams, privātais partners nevar ar varu aizvilkt kādu mašīnu. Ja? Bet privātais partners var izsaukt evakuatoru, izsaukt policiju un darīt tās darbības, kas viņam ir jādara. Tā kā daudz šādu ļoti praktisku lietu. Proti tāpat nepieciešams resurss un rūpīga sekošana. Jā, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī tai sākotnējā posmā tad nodefinēt, piemēram, dzīvojamās mājas gadījumā, kas ir normāls nolietojums un kas ir nolietojums, kas vairs nav normāls, kad privātiem partneriem būtu jāmaina, kāpņu telpā tas un tas, jākrāso pa jaunu sienas un tam līdzīgi. Tas viss ir jānosaka. Ja tas nebūs noteikts, tad privātais partners to nevarēs paprasīt. Atbilde ir vienkārši. Un tur ļoti skaidri, viss, kas ir rakstīts, par ko jāatbild, par to atbildam, kas nav rakstīts, tā ir privātā partnera, publiskā partnera atbildība. Tas droši vien, ka ir tāds pietiekam liels izaicinājums šobrīd. Paldies, Mārtiņ. Jā, Reinim jautājums. Lūdzu, Reini.
Jā, es gribēju pajautāt, tu pieminēji to, ka viens projekts izraisa attīstības, tādus nākošos cikliskos posmus un kā rosinājums jauniem projektiem kalpo, kas ir saprotami un skaidrs. Bet tu pieminēji arī, ka Ķekavas 2 joslu posmā ir jūs esošā līgumā ietvaros esat paredzējuši iekļaut vēl. Vai tā ir jau skaidra doma, ideja un plāns, vai tā ir tikai tāda gaisīga vēl vīzija un kā tas ir, vai ir domāts un vai ir skaidrs, kā praktiski to realizēt? Par to, kā praktiski to realizēt, pat es pirmajā konferences daļā runāju ar Ziemeļinvestīciju bankas pārstāvu. Mēs pēc 2 nedēļām tiksimies, lai saprastu, kāds tas mehānisms var būt, bet tās pieejas ir dažādas, un to arī EPEC kolēģi mums stāstīja. Viens variants varētu būt tāds, ka mēs pagarinam līguma darbības termiņu, piemēram, pieejamības periods nav 20 gadi, piemēram, 22 gadi, un tā ietvaros privātais partners uzbūvē un uztur attiecīgi papildus joslas. Un cits variants tad būtu, protams, papildus palielināt pieejamības maksājumu. Ja? Bet mūsu gadījumā mums noteikti ir jāizvairās no jebkādas diskusijas par pārfinansēšanos, ja jebkura pārfinansēšanās mums, cik mums tas ir piefiksēts uz ļoti labas likmes, nozīmētu būtisku pieejamības maksājumu sadārdzināšanos. Tā kā mums ir jāizslēdz pārfinansēšanas risks, tas termiņa pagarināšanas stāsts, ja tas finansētāji to spēja nodrošināt, tad man tas šķistu kā labs risinājums. Un EPEC kolēģi teica, ka ir vismaz divi projekti Eiropā, kas tā arī ir darījušies. Paldies! Paldies, Mārtiņ. Jā, tad Latvijas valsts ceļi mums arī kā tāds kompetences centrs, vismaz ceļu nozarē pilnīgi noteikti PPP jomā, un labprāt izmantojam jūsu kompetenci, lai varam arī dalīties. Paldies! Paldies!